Sveiki! Šodien mēs atrodamies Mārvisalas ģimnāzijas podkāstā. Mēs filmējam 3. epizodi, un man ir liels prieks jūs iepazīstināt ar manu klases audzinātāju, mūsu burvīgo viesi, Sarmīti Kukli. Sveiki, Sarmīt! Labdien! Ai, skolotāji! Kā jūs jūtaties šeit atrodoties? Nu, ļoti pārsteigumiem bagāta diena man ir. Un esmu pārsteigta, ka tieši jūs man uzaicinājāt uz šo raidījumu. Nopietni! Jā. Man liels prieks ar jums būt šeit kopā. Un es vēlētos jums pajautāt vienu jautājumu. Kā jūs sevi raksturot kā cilvēku? Nu, uzreiz raksturot, tas ir ļoti grūti pašai sevi raksturot. Parasti jau gaida no citiem to raksturojumu. Nu, kā es sevi raksturotu, laikam, pirmkārt, mamma. Otrakārt, humoru cienītāji. Un treškārt, pavāru mākslas baudītāji. Wow! Ok, tad mums ir ļoti burvīga personība šajā vietā. Labi, sāksim ar jautājumiem. Es vēlējos jums pajautāt, kas jūs vispār iedvesmoja kļūt par skolotāju? Kā jūs nonācāt līdz šim amatam? Un, vai tas jau bija kāds bērnības sapnis varbūt? Vai tas bija kaut kad jau pusaudžu gados? Nu, daļai, protams, ka visas kājas aug skolā, jo, ja tev ir priekšā skolotāji, kuri ir iedvesmas pilni, un, protams, tā nebija pirmā latviešu valoda un literatūra, kas man it kā šobrīd ir pamatnodarbošanās, bet man savulaik, un arī, kā jūs noteikti zināt no stundām, man ļoti patīk vēsture. Un pirmais, ko es gribēju būt vēstures skolotāji. Bet man kā laukumeitenei no Madonas ļoti baidīja lielpilsēta Rīga. Jā. Kā jūs nonācāt vispār Rīgā tad? Nu arī tur ir garš stāsts. Noteikti šī raidījuma formāts to nevar tik daudz sevi iekļaut. Tad, es labprāt uzzinātu 3 vārdos. Kaut 3 vārdos - liktenis. Liktenis. Tieši tā. Skaidrs. Cilvēks domā, Dievs dara. Labi. Tas ir tā. Tā tad vēsture, bet tad, kad pēc vidusskolas vajadzēja izvēlēties, kur tālāk doties, protams, tas bija, lai ir tuvāk mājām. Un tā bija Latgale. Jā. Tāpēc, ka Latgalē, tās ir manas senču zeme, no turienes nāk mana mamma. Tur ir mani vecvecāki no mammas puses. Vēl daži radinieki arī, kas vēl šobrīd ir. Un tā tur nonāca. Tā 5 gadi nomāca. Un tas sakarīgākais, tas veids, kā varbūt tas saistās ar Rīgu, kad es iestājos Latvijas Universitātes Latgales filiālē. Tas pēc gada kļuva par Rēzeknes augstskolu. Protams, tas ir laiks, kad notika izglītībā ļoti daudz reformu un arī augstākajā izglītībā. Tā sanāca, ka latviešu valoda un literatūra, bet, kā jūs noteikti zināt, pēc augstskolas es 5 gadus strādāju par vēstures skolotāju. Jā. Un kā jūs izvēlējāties tikai pārkvalificēties reāli par latviešu valodas skolotāju? Tāpēc, ka pēc diploma ir latviešu valodas skolotāja, bet tas laiks vēl ir pagājušais gadsimts. Tagad es meklēju darba vietu, kur strādāt. Tad es pēc darba sludinājuma atradu skolu, kurā tieši tajā brīdī meklēju latviešu valodas un literatūras skolotāju. Bet tad, kad nonācu tajā darba vietā, jau potenciāli direktori piedāvāja, varbūt vēlies vēsturi. Kāpēc gan ne? Kāpēc nepamēģināt? Jā. Un tagad nav tā, ka jūs gribētu aiziet uz vēsturi kādreiz pamācīt vai... Nē, jo ir tik daudz gadu pagājuši latviešu valodā, ka tagad pārkvalificēties. Nē, protams, ja vajadzētu, cilvēks jau var daudz ko. Jā, skaidrs. Labiņi. Vai jums ir kāda, nezinu, vai jūs atceraties savu pirmo darba dienas skolā? Un kā jums lika tas justies? Vai jums ir kādas atmiņas? Vai jums ir... kādi pozitīvi brīži, varbūt netik pozitīvi. Kā jūs vispār atceraties savu pirmo dienu darbā? Kā skolotāja? Pašu pirmo, jā. Jā. Tad atkal jāiegrimst pagājušajā gadsimtā, tas ir 1997. gads. Jauns speciālists aiziet uz lauku vidusskolu, un tev piedāvā slodzi, kas šobrīd varētu teikt ir 2 slodzes kontaktstundas.
Un tev piedāvā vēl klasi audzināšanā, Jā. 5. klasi, kurā ir, ja nemaldos, uz to brīdi bija kā 28 vai 30 skolēni. Nu, diezgan liela, jo tajā laikā klases bija piepildīts. Nu, protams, mūsu šī brīža situācijai tas liktos, tas tāda ikdiena, bet tajā brīdī tas bija tā nopietnas izaicinājums. Un es jauna, ar lielu stundu skaitu un 5. klasi, svešā vietā, svešā vidē. Tas bija tā. Izaicinoši. Neaizmirstami bija, jā. Tas bija. Tagad, man liekas, tagad to nevarētu tā realizēt kā tajā laikā. Nu, protams, arī jaunība un gadu mazāk un skaistāk. Jā. Un, protams, ka dzīvē jau cilvēks pie visa kā pierod. Nav jau tā, ka. Bet nebija viegli. Jo ne jau tikai es vēsturi mācīju, es jums nosaukt, ko es tiks neesmu mācījis. Lūdzu, es labprāt dzirdētu. Un tagad tie, kas klausīsies un atpazīs mani no tā laika, tad tā klausās uzmanīgi. Tā bija vēsture. Tad bija tajā laikā, tagad ir augstākā līmeņa tie priekšmeti, bet tajā laikā bija vēl vēstures profilkurs. Kas tas tāds? Tas pats, kas tagad ir augstākais līmenis, tikai tad bija... Tur ir kaut kādas nianses, nepateikšu precīzi, bet tās bija papildus stundas vēsturē, ko apguva vidusskolā 10., 11., 12. klase. Tad bija, kas tagad jums ir tā kā izvēles priekšmeti, tā bija psiholoģija, tā bija filozofija, tā bija politika un tiesības. Wow! Un tad vēl 9. klasē civilzinības, manuprāt. Wow. Un 5. bija, tad sākās vēsture no 6. klases. Manuprāt, bija kaut kāds priekšmets, ko mācīja 5. klasē, bet es tagad nepateikšu. Yeah. Bet tas bija saistībā ar vēsturi, ar Latvijas vēsturi. Tas ir tāds ritīgs profils. Tāpēc es saku, ka šī brīža konteksta stundas reiz 2. Man bija nedēļā. Jā. Un kā jūs vispār tagad, mēs zinām to, ka mēs esam jūsu otrā audzināmā klase 12B. Jā. Kā jūs vispār jūties kā klases audzinātāji? Klases audzinātājs ir tāds īpašs pienākums, manuprāt, kas vairāk satuvina skolotāju ar skolu, ar to skolas ikdienu. Protams, mācību priekšmeti arī tā būtiskākā daļa, bet tā otrs galvenais pienākums šajā pedagoģiskajā darbā ir šīs klases audzinātāja pienākums. Tas nav viegli. Protams, ar jums ir daudz citādāk nekā ar 1. klasi, jo tie man daļa bija tādi, kas bija man ar 8 gadus, un citi bija 7 gadus vai vēl mazāk, bet tas kodols bija tāds gruntīgāks. Ar jums es dažus zinu no tādiem personiskākajiem kontaktiem, kad es zinu dažus no 1. klases, bet jūs man tādi tā kā ātrvilciens, jo 3 gadi ātri paiet. Jā. Tas jums tā liekas, kas ir 3 gadi, bet ja jūs paši atskatāties to periodu 2023. gada 1. septembri un tagad 25. gada decembri, tad cik ir palicis līdz tam mūsu finālam, tad liekas, ka ļoti maz, un tikpat, ka tie 3 gadi ir pagājuši kā 3 dienas. Es varu piekrist, tiešām. Tas ir labākais laiks pie Serbijas skolas, kāds man ir bijis. Viņa ir burvīga klases audzinātāja. Un es teikšu tā, ka tie 3 gadi ir vienkārši paskrējuši. Ļoti ātri paskrējuši. Jā, un tāpēc jūs man esat arī tādi īpaši, jūs tādi ātri izauklēti esat, jo jūs jau atnācāt kā jau personības no dažādām klasēm, no dažādām skolām. Bet man prieks, ka jūs esat raduši tādu kopsaucēju, tāda jums ir kopīga valoda. Protams, klases audzinātājs un vispār priekšmetu skolotājs, kas stāv klasē priekšā, to klasi redz citādāk. Un sevišķi pamatpriekšmetos, jo ir tā, ka nostājoties klases priekšā un esot nedēļā 5 stundas kopā ar jums, var labāk redzēt, kāds ir tas klimats jūsu kolektīvā, kādās grupiņās jūs dalāties, kas jums tajā brīdī sāp vai kas jūs uzjautrina, jo to visu ļoti labi no skatuves, kā es teiktu, var labāk redzēt, jo tas, kontakts, kas ar jums izveidojies šajos 3 gados, manuprāt, arī ir tāda pieredze. Protams, jūs esat citādāki, jūs jau esat nākamā paudze un jums jau ir cits skatījums uz dzīvi, jums ir citi
šie te izaicinājumi. Un, protams, ir arī dažādi raksturi, ar kuriem nāks varbūt sadzīvot. Pirmām kārtām jau jums pašiem nāks ar sevi sadzīvot, ar savu ģimeni. Nu, protams, ka skola ir svarīga jūsu šajā te dzīves posmā, un tad jau redzēsim, Jā. kāds tas lielais fināls Es gribēju būs. pajautāt, kā jūs uztverat to klases dzīvi tik aktīvi? Kā jūs tā kā iepazīstat vairāk cilvēkus? Jūs minējāt to, ka ir vieglāk, nē, ka jūs esat iepazinuši mūs vairāk un tuvāk. Kā jūs tā kā to esat panākusi? Tas jājautā jums, kā jūs man. Jo, nu, no savas puses, ko es varu teikt, nu, protams, tās ir sarunas. Un stundas ir stundas darbs, no jums prasa rezultātu. Un tas ir jūsu tiešais pienākums, bet, manuprāt, tas pozitīvais, manuprāt, ir tās jūsu sarunas, tā jūsu klātbūtne. Protams, ne jau visiem, un ne jau ar visiem visi varbūt tevi atrod to atbalstu vai to uzticības personu, bet ir viena daļa no mūsu klases, kas to ir atraduši, kas mani var atrast jebkurā brīdī. Protams, tad, kad ir stunda, tad varbūt ir tā grūtāk uzreiz uz jums atbildēt, uz jūsu plašo durvju atvēršanu, bet es domāju, ka tikai sarunas, jo nekas cits jau vairāk nav izdomāts kā tikai vārds, kas var satuvināt. Nu, protams, varbūt jūs gribējāt vairāk kopīgus pasākumus, bet es domāju, ka jūs tos pasākumus esat paši organizējuši savās grupās. Un nav jau tā, ka jūs bez. Protams, jums arī nebija viegli ieiet šajā kolektīvā, kur noteikti katram ir savs stāsts, un veidot atkal kopīgu stāstu ar citiem klases biedriem, kas uz 3 gadiem ir jūsu kopīgie biedri. Es Gan varu priekos, parunāt par sevi, tā kā es jūtos mūsu skolotājs klasē. Sākumā bija tā, ka es, teiksim tā, es iegāju klasē, un skolotāja bija ļoti sarkastiska. Nu, tā, ka tiešām viņa tā kā izšļaus joku jebkādu, un tad bija jāsaprot, vai tas ir jāuztver tā kā tiešām burtiski, vai tas ir tāds jociņš. Un es gribētu teikt, to, ka es tagad esmu atkodusi skolotājas personību. Es atkožu, ja viņa joko vai viņa nejoko. Un, jā, es vēlējos vairāk pajautāt par skolu kā tieši tā. Es vēlējos pajautāt, vai jums ir, piemēram, kas jūsu skolotājas darbā sagādā vislielāko prieku? kārt jau tas ir attieksme un atbildība par savu darbu. Jo, manuprāt, tas man laikam ir šūpulī ielikts. Jo, es nāku no ģimenes, kur māma nostrādāja vienā darba vietā 50 gadus. Protams, es skolā nepretendēju uz šādu stāžu vienā darba vietā. Pēc mēneša būs 20 gadi šajā skolā. Bet kas man sagādā gandarījumu? Gandarījumu sagādā jūsu izdošanās, tās jūsu veiksmes, panākumi. Protams, arī sāp, ka kaut kas neizdodas, bet tad es līdzi jūtu un mēģinu jūs kaut kā iedrošināt. Bet lielākais gandarījums ir tās jūsu mazās veiksmītes, kas tālāk jau noved jūs pie lielāku mērķu sasniegšanas. Pagājušajā gadā tie bija ļoti noteikti jūsu optimālā līmeņa eksāmeni. Jo galu galā klases audzinātājs arī ir. Nav no akmens. Jā, tas, ka jūs redzat, ka jūsu audzēkņi tiešām viņiem viss izdodas, man liekas, tas ir tāds. Protams, ka lielākais. Tas ir gandarījums. Jā. Un tas, ka jums pagājušajā gadā tik labi veicās jūsu trīsvienībai, kā gribu teikt, ar komerc uzņēmumu veidošanu, gan no pašas dibināšanas līdz tam noslēguma procesam, tik daudz balvas jums dažādos tirdziņos un sajietos un bazāros, kur tik jūs nebijāt bijuši. Tas arī, protams, ir gandarījums. Protams, tas pirmkārt jau ir jūsu ieguldījums un jūsu veiksmes stāsts. Bet ir tas, ka jums kaut kas sanāk, izdodas un ka jums pašiem par to ir prieks. Tad arī skolotājiem. Skolotājs nevar būt malā stāvētājs un noskatīties uz visu to. Viņš ir ieraudzījis tajās jūsu aktivitātēs, vai tas ir mācību darbs vai ārpus skolas aktivitātes, kur mēs mēģinājām čempionātā. Tur taču visur vajag skolotāja līdzdalību, bez tā jau nekur. Kas jums liekas, kas padara skolotāju par labu skolotāju?
kas ir tās īpašības, kas, piemēram, jums piemīt, vai kādam citam skolotājam, kam jūs esat ievērojuši, vai vispār cilvēkam, kas vispār padara cilvēku par labu skolotāju? Kādas vērtības? Vērtības. Nu, pirmkārt, laikam par vērtībām runājot, tas ir radošums. Nu, skolotājiem jābūt radošam, protams, savā jomā. Jābūt ļoti, varbūt tā nav vērtība, bet tāda elastīgums. Nu, tā kā es parasti saku, jābūt elastīgai kā bikšu gumijai, ka tev ir jārēģē un jāpielāgojas tai situācijai, kas šobrīd ir klasē. Jo tu vari izdomāt pašu labāko stundas scenāriju, bet, ja kaut kas vai nu ir atnākuši neomā, vai kaut kas ir noticis, tad tavs labais scenārijs izplēna kā dūmi. Jā. Bet tāpēc ir jābūt elastīgam, ir jāpieskaņojas. Un, protams, nevar aizmirst par mācību saturu, kas ir tas pats galvenais stundā, bet tas ir tāds radošums, elastīgums un atklātība. Jo jūs ātri reaģējat un ātri nojaušat, kur ir tāds nepatiesums vai kaut kāds falšums. Bet ir jābūt atklātam. Ja kaut kas nesanāk, nesanāk, jo katrs ir cilvēks. Un es esmu sapratusi, ka runājot atklātu valodu ar skolēniem, var panākt vislabākos rezultātus. Jo bez tā nevar. Melot mēs varam sev, bet arī tas nav labs rādītājs, un tas arī labs solis nav. Bet tos meli jau vienmēr atklājas. Tā kā es jums teiktu, stāstiet atklāti, ka jebkuri meli, jebkurš jūsu nedarbs tāpat atnāk līdz mammai, līdz ģimenei un līdz skolotājiem. Jā. To uzzinām mēs jebkurā brīdī. Labāk uzreiz stāstīt. Anete ir mana klases biedrene, jūsu meita. Es vēlējos jautāt, kādas vispār ir sajūtas tā, kad jūs tā kā reāli mācat savu meitu? Kā ir sajūta būt, es nezinu, klasē un būt arī audzinātāju, gan mamma, gan audzinātāja? Kāda ir sajūta būt tādai atbildīgai personai? Es tevi nepārsteigšu, nekas īpašs tas nav. Jo, te ir laikam tas stāsts, ka nekad nesaki nekad. Jo, kādreiz man likās, es savus bērnus nekad nemācītu, tas ir skolā. Bet, redz, kā dzīve piespēlē dažādus gadījumus, un tā sanāca, ka Anete nonāca jūsu klasē, un es kā klases audzinātāja. Es, godīgi sakot, varu tikai pateikt, ka man skolā ir skolniece Anete, un mājās ir meita Anete. Es tā kā spēju es spēju tiešām nodalīt tās divas dzīves. Divas dzīves vai divas pozīcijas, sauc, kā jūs to gribat, bet man bija vienkārši, es nezinu, tas jāprasa viņai kā tas vairāk. Bet cik es esmu dzirdējis, ka viņai arī nē, jo viņa nekad nav tā, kur viņa nekad neakcentēja to vai neuzsvēra. Jā. Es neredzētu to, ka, piemēram, es nevarētu pateikt to, kā Anete ir jūsu meita, jo to parasti var ļoti redzēt. Jo man mammai bija tā, ka mamma ir mamma. Mana ome ir skolotāja, un manai mammai sanāca tā, ka viņu mācīja mamma bieži. Un bieži bija kaut kādi pārpratumi, konflikti klasē, kā apcēla skolotājas meita un tā. Bet es reāli nepateiktu, ka Anete ir jūsu meita, jo laikam tā sabiedrība ir mainījusies šajā laikā no daži kolēģi tikai nesen uzzināja. Nesen, kad Anete jau mācījās, nesalika kopā šos divus uzvārdus. Jā, tā kā man liekas ļoti apsveicami tas, tāpēc ka jūs saku, nekad nesakat nekad. Nekad dzīvē vienmēr kaut kas, ko tu pasaki, atgriežas un tevi pārbauda pēc tam par to, ko tu esi kādreiz teicis. Vai jums ir kāds īpašs un aizkustinošs gadījums no skolas dzīves? Vai jūs atceraties, piemēram, arī jūs stāstījāt par to, ka vienmēr ir jābūt radošam, attraktīvam, elastīgam? Vai jums ir kāds, es nezinu, gadījums, ko jūs atceraties, kad jums vajadzēja šīs spējas pielietot? Kas nāk man pirmais atmiņā, tā ir noteikti tālais 2016. gads un 17. gads, kad es ar iepriekšējo klasi, ar 5. un 6. klasi, tad bija ZZ čempionāts. Tad ieguvām 2 gadus pēc kārtas Kodolgotas vietas. Tas bija tāds necerēts pasākums, bet tajā, man liekas, saslēdzās viss gan skolēnu griba startēt, gan manas iniciatīva
atbalstīt ar visiem spēkiem, un arī vecāku līdzdalība, jo tur bija tik daudz ķēdes posmu, kas, man liekas, tā viss saslēdzās tas vienotajā garā, ka tā uzvara nenācās viegli, bet tā nonāca mūsu rokās, un 2. gadā arī tas pats bija. Jūs teiktu, ka jūs raksturojat tāds liels komandas gars? Jā, bez šaubām. Tāda ļoti liela tāda līdzdalība? Protams, skolotājs nav, skolotāji vienmēr ir pretī klases, tie ir skolēni. Jā. Un aiz tiem stāv arī vecāki. Līdz ar to tās ir tādas komandas, kuras savstarpēji tikai sadarbojoties var iegūt, sasniegt mērķi, jeb uzvaru. Manuprāt, tas ir pats svarīgākais. Lai jebko, skolotājs, jā, ir viņam tie nopelni, varbūt tādi redzamāki, bet tam visam ir darbs ar skolēniem, tā sadarbība. Un, protams, arī vecāku atbalsts. Jā, varbūt jūs kaut kā motivējat, varbūt skolēnus grūtos brīžos? Ar vārdiem, protams, ar iesaisti, ar līdzdalību, ar vēlmi būt visur klāt, nesēdēt un neatstāt savus bērnus vienus pašus kaut kur. Jo tajā laikā tas bija klātienē, gan bija pusfināli, lai tiktu tālāk uz finālu Jūrmalā. Jo tie bija tādas dienas nogurdinošas no rīta līdz pēcpusdienai, ka tas nebija tik viegli paveicams un visu laiku uzmundrināt un atbalstīt un ar skaļiem saucieniem vai dažādām frāzēm. Un tad bija tas panākums. Jā, vai jūs kaut kā varbūt arī palīdzējāt ar kaut kādām garšīgām lietiņām, kas jums vienmēr ir atrodams? Garšīgs arī bija tajā brīdī, jā, tas zilais spainītim, ko jūs zināt no klases, tas jau tam ir diezgan gara vēsture. Nepateikšu cik, bet vairāk nekā 10 gadu. Tas zilais spainītis parādījās tad, kad jums bija pirmā audzināmā klase, vai jau pirms tam? Nē. Tā bija tad, kad pirmā klase, bet es nepateikšu, kurā gadā, vai tas bija 1. vai 2. bet jau varētu būt kā 10 gadi tam spainītim ir. Man liekas, tas zilais spainītis ir leģendārs, un viņš vienmēr ir palīdzējis, man liekas, grūtos brīžos ir tādas lietas. Jā. Saldumi jau vienmēr atraisa sarunas un uztur to enerģiju gaisā. Ja tā sāk izsīkt, tad mēs zinām, kur atrast Carbīti kukli un viņas zilo spainīti. Vai jums ir kaut kāds mīļākais saldums, kas jums vienmēr būs skapītī? Tās ir konfektes, kurā brīdī kāda konča, to es tev nevarēšu pateikt, bet man garšo vētras putns, jā. Kā es saku, maitas putns. Ak, Dievs, ok. Vētras putns ēd šitās te visas atliekas. Bet, kad es uzsēžos, tad labāk. Tad labāk, nē. Tad ļoti ātri viss pazūd un paliek tikai papīrīši un nekas vairāk. Un kāds cits arī palīdz, vai tas ir tikai kā jūs zināt, es nedalos. Tas, kas man garšo, tas man garšo, un tad es nedalos. Skolotāji, jūs atpūšaties brīvajā laikā? Rīkot ballītes? Nē, ballītes man nepatīk rīkot. Patīk, ka man uzaicina uz ballītēm, bet tā es rīkot, ja vajadzētu rīkot, bet par to atpūtu runājot, atpūta, ko man patīk, tas ir sēņot. Un tad man patīk rauga mīkla. Ļoti divas dažādas lietas. Tad man patīk, ka mājas maržo pēc pīrāgiem. Labi. Man patīk tā. Vispār patīk gatavot ēst. Bet jūs gribat teikt, ka jūs nebaudat dzīvi, ka jums nepatīk ar draudzenēm? Tas ir cits stāsts. Tas, man liekas, tādas mazie tādi ikdienas prieki nedēļas vai nogales, kad es to neuzskatu par tādiem svētkiem vai tādu, tas ir tā kā dzīves nepieciešamība. Tie, kā zināms, svētks jau dzīve ir jāsvin. Bet varbūt jums ir saglabājušies kaut kādi draugi arī no skolas laikiem? Ir. Viena. No bērnu dārza. Jā. No bērnu dārza līdz šai dienai. Wow, tas gan ir ilgs laiks. Kā jūs uzturat attiecības ar savu draudzeni? Mēs ik pa laikam satiekamies. Protams, tas nesanāk bieži, bet ir laiki, kad ir tā nepieciešamība. Kad sazvanāmies, norunājam, tad mēs braucam pa Latviju. Un kā jūs tā kā uzturat attiecības? Tikai saziņā, telefons, sarunas tādā veidā, bet tad, kad
Bet ir laiks, kad mēs izbrīvējam abas vienu laiku, un tad viņai nav mašīnas, viņa nevada mašīnu, es vadu, tad mēs iesēžamies un braucam pa Latviju. Bet jūs gribētu teikt, ka tieši saziņa un kontakts ir tas svarīgākais, lai šīs attiecības paliktu stipras un Jā. kodolīgas. Jo nav jau jāsazvanās katru dienu. Jā. Bet, ja tu zini, ka tev vajag, ja tu zini, ka tev otrā galā atbildēs, un tad tās sarunas jau pašas no sevis. Kā jūs vispār iepazināties? Vai jums ir kaut kādas īpašas atmiņas kopā, ko jūs atceraties? Vai dienīgi Vai mums jūs ir skolas laikos kopā gājāt tusēt? Pirmkārt jau mēs dzīvojām blakus mājās. Blakus mājās dzīvojām. Man vecāki bija darbā, tātad man pa dienu bija dzīvoklis brīvs. Viņai bija savukārt Toma, kas dzīvoja pie viņas, līdz ar to pie viņas bija ierobežots tādu, plašākām darbībām. Tad mēs tēlojām tādas princeses un kritām gultā, apmuguriski ģībām. Labi. Tad mums Cecīlija, Jā. Kad neprasiet, kura ir 1 un numur 2, to mēs vairs pašas nezinām, bet tas Cecīlija, jā, nezinu, kāpēc tas neprasiet tā vārds radās, nezinu, tajā brīdī tas mums tā kā ienāca mūsos un palika. Ir daudz un dažādi tie notikumi. Protams, mūsu dzīves ceļi kaut kādā brīdī pašķīrās, jo viņa aizgāja citu skolas. Tas ir pēc 8. klases, es paliku vidusskolā, viņa aizgāja apgūt profesiju. Bet tas jau nemazināja to kontaktu saziņu. Protams, tajā laikā to telefonu viņai bija telefons, man nebija telefons, bet pēc tam jau man arī bija mājās telefons, tas ir stacionārais. Pēc tam atkal viss satuvinās, kā jūs zināt, cilvēki nesatiekās tāpat viena. Ko jūs pusauģu gados, kā jūs vispār pavadījāt laiku pusauģu gados ar saviem draugiem? Kas bija jūsu tāds, nezinu, jūsu pirmkārt lieta? jau bija tas, ka pagalmi un kaimiņu bērni, tevs bija tādas atvērtas pasaules, tas nebija tāds noslēgts. Tur bija ļoti daudz dzīvokļu mājā dzīvojot, tad viena vecuma pusauģi bija ļoti daudz, tur 10 un vairāk. Protams, tas bija kaut kādas aktīvās spēles. Ziemā tā bija noteikti Madonā. Visi zina, kas ir Priežu kalniņš. Tagad tur nevar pa visu to tā izbaudīt to ziemas prieks kā tajā laikā. Un ko jūs darījāt? Tas ir no kalna. Mēs ar savu draudzeni šļūcām. Tagad ir visādi pūšļi un visādi. Kā jūs tajā laikā vispār, uz kā jūs braucāt? Ar plēvēm, ar ragavām. Man vēl tagad ir ragavas, kurās ir iegravēts SK. Labi, ziema, jā. Ko jūs darījāt vispār tā? Pirmkārt, tas bija ziemā, zinu, ka mēs vienā priedē ietriecāmies. Pastāstiet. Tāpēc, ka kalns, tagad liekas, ka tas nav nekāds kalns šajos gados, bet tā, kad tu esi mazs, tad liekas, ka katrs paugurs ir tev gaiziņa kalns. Labi. Bet kā jūs jūs iebraucāt ar kamerām priedē? Nē, ar plēvi, man liekas, šļūcot divatā. Es neprasu, man vairs tik smalki, taču nevar visu atcerēties, bet tās priedes vairs nav, to priedi jau sen neatgriezi. Tad, kas mums vēl? Vasaras bija arī aktīvs, bet tad jau lielākā daļa, mēs jau agri sākām strādāt. Bija jāpalīdz vecākiem dārzā novākt ražu. Piemēram, labi. Tās jau ir nopietnās lietas. Nopietnās, es arī biju kārtīga meitene, es neesmu tā kā jūs, tas baigi Emīla nedarbus te strādājat. Nē, ir jau visādi citādi nedarbi bijuši, bet... Jūs, piemēram, uz koncertiem gājāt ar draudzenēm, un tad neiekļuvāt nepatikšanās tur pa vēlu? Tajā laikā tie koncerti, kas bija, bija kaut kādi, bija koncerti, bet lielākā, kas man patika, tie bija teātra izrādes, tās vasaras viesizrādes, kas brauca lielie, Latvijas teātri, viņiem vasaras sezonās brauca teātra izrādes rādīt. Vienreiz skolotāji. Kas tur ir smieklīgs par teātri, jā? Viss labi. Viņas tev kaut ko rādīja? Jā. Nē. Es gribēju vairāk pajautāt. Ja nebūs tādu traku notikumu kā jūsu dzīvē, jā, kad jūs tur braucat pa pozitīvus, mums tā laikā
kas mums bija, tur parādījās, kas tur Madonā bija pirmie Sinepes un Medus, bet tie bija tām mazajām alternatīvajām grupām. Tāds festivāls, manuprāt, bet tas jau bija vēlāk. Un, piemēram, ar tusiņiem. Jūs ar klasi rīkojāt kaut kādus tusiņus vai ar meitenēm varbūt? Nu, ar meitenēm bija tā, ka bija tikšanās, bet tāda tusiņa pa nakti gulēt vai kaut kur iet ārpus mājas, tādu nebija. Tā jau nevarēja palikt pie draudzenes pa nakti. Nē, bija jābūt mājās. Jums vecāki vispār bija strikti kā tādi cilvēki? Tajā laikā, es vēlreiz saku, tas nebija tā kā tagad, tas bija pavisam citādi. Vismaz manā laikā tas. Protams, visādi gadījumi atgadījās. Nē, protams, ka bija arī diskotēks un viss kaut kas tam līdzīgs, kas notika, bet ne jau, tas jau, bet visumā bija tā pa mierīgo. Es tāda ļoti aktīva nebiju. Un, piemēram, pusauģu pirmā mīlestība, varbūt kaut kas tāds, varbūt, vai... Es ko tādu neatceros. Nevar būt. Ko nevar būt? Tagad atmiņa ir tāda, kāda tā ir. Nezinu, vai tur kāds palika vai nepalika. Nezinu gan. Jā, skolotāji. Viņa negrib mums atklāt savus noslēpumus. Tas, lai paliek citai dienai. Ja? Citam raidījumam. Tur vēl bija jautājums, kāpēc varde? Man skolotāja Sarmīte vienmēr asociējas ar vardi, jo es visur redzu vardas. Tā kā viņai ir mazas figūriņas vardītes, viņa sūta vardes emociju zīmītes klases čatā. Kāpēc varde? Es nezinu, kāpēc, bet varbūt tāpēc, ka tā zaļā krāsa bija periods, kad man ļoti patika zaļā krāsa. Tāpēc, kad man patīk... Un kāpēc? Tā kā zaļā krāsa. Ko vispār zaļā krāsa nomierina? Nomierina. Es neesmu tāda krāsa psiholoģis, nezinu. Tas pēc izjūtām un noskaņojuma, kas labāk patīk. Var jau būt, ka vardi, tāpēc, ka es bieži vien, kā jūs esat nopratuši savās ziņās, rakstu dzirdar, jā. Un vai airējumi tālāk? Jā, tas ir, jā. Tam arī savs stāsts, bet par vardēm nezinu. Man liekas, tās pašas man ir atradušas, jo pavasaros, tagad kādreiz bērnība, nevis tagad, bet kādreiz pavasaros viņas ļoti tā skaļi sevi pavasarī pieteica ar lielu kurkstēšanu. Tagad šovasar, kad bija tās mitrās vasaras, tad varbūt varēja vairāk dzirdēt. Bet, vardas jau ir tāds izsīstošs retums, kad dzird tā riktīgi varžu kori. Jā. Bet vardas, viņas tādas ļoti aktīvas. Jūs raksturot sev kā vardi? Es neteiktu, ka es sevi raksturotu kā vardi. Vienkārši varbūt tas bija tas simbols tajā brīdī telefonā, kas, man liekas, bija tāds diezgan spilgts. Un man tas tā iepatikās, un tas tā arī tā, lai redz. Tas ir tā arī iegājies, jo, man liekas, tas, ap citu, no botānikas noteikti ir augstasiņu dzīvnieks, un viņš tā īpaši, varbūt, tā kā, viņš ir augsts, varde. Es sapratu citādāk, es domāju tā, pau. Bet, nē, es atkal par tām īpašībām. Viņai jau tā viegli nedodas rokā, viņa tā lec. Tad jūs tiešām raksturot pa vārdu spilgt personību, nedodas tā spilgtākā, bet, es tā lēni un cienīgi. Un kā tas dzird ar no tā visām vardēm? Kā tas dzird ar? Par maniem izteicieniem neprasiet, kā tie visi ir atnākuši pie manis. Noteikti tas tāpēc, ka es tāda diezgan vērīga pa dzīve esmu. Es daudz vēroju un daudz ko klausos, ko gudrāk cilvēki par mani ir teikuši, un tad man pielīp tie viņu izteicieni. Un tas dzird arī airējiem, tur ir atkal cits stāsts, kas man ir arī atnācis no... Tas nav mans izdomājums, bet tas man ir pielipis. Kaut ko dzirdi, kādu stāstu. Kas ir un tajā stāstā bija šis airējums. Jā. Un tad viņš pielīp vienkārši. Vienkārši, lai tev kaut ko pamudinātu. Kāpēc jāsaka, ka nāc šurp? Nāc šurp, airē. Tas varbūt arī ir tā, varbūt saudabīgi, kad airējam pasaka par iešanu vai skriešanu, bet tas tas tā kā uzmundrinājuma frāze vairāk. Darīt ātrāk. Jā, ātrāk. Dzird ar. Vai jums ir kaut kāda, es nezinu, mīļākā krāsa, jūs teicāt zaļa, ja? Tas ir kā uznāk. Vai jūs raksturot sevi tā kā par krāsainu cilvēku vispār kā tā? Vai... Neteiktu, ka es esmu tā krāsainākā un spilgtākā. Jā, bet krāsas, jā. Jums patīk krāsas dzīvē? Visam jābūt ir līdzsvarā, tā līdzsvarā. Jā. Līdzsvarā. Tā vienkārši un līdzsvarā. Bet, piemēram, vai jūs vairāk pateikt to, ka, ja cilvēks ģērbjas krāsaini, viņš vairāk sevi
kaut kā pauž, vai Nu, viņš ir protams, ka vieglāk? apģērbs par mums kaut ko stāsta. Jā, jā, bet Taču nē. viss stāsta kaut kādu. Tā Ir kā, ko jūs vēstījums. teiktu, piemēram, par cilvēku, kas, piemēram, ikdienā tiešām ģērbjas krāsaini, vai jūs, piemēram, gribētu vairāk ar viņš viņu ir- iet runāties, vai jūs vairāk gribētu viņu iepazīt tuvāk, vai jums ir tāda sajūta, ka tieši varbūt krāsainas drēbes, nezinu, neatbaida? Viss ir saskaņots un gaumīgi, un tas cilvēkam patīk. Kāpēc gan ne? Kāpēc gan ne? Nu, es nebūšu krāsu speciālists un tā modes māksliniece, kas tagad pateiks, kādas ir tās krāsu nozīmes. Bet kāpēc gan ne? Un kā sacīt, jāsaka, katrs jau pats izvēlās. Nu. Jā, jā. Bet tad jūs tā kā, jūs ģērbjaties tā kā ar krāsām, piemēram, es zinu, ka jūs ikdienā ģērbjaties krāsaini. Vai jums ir tā, ka, piemēram, dienas, kad jūs gribat, es vienkārši nezinu, paust kādu savu emociju, tad jūs uzvelkat? Nē, es Nē? esmu pie tā, uz ko uzsēžas, uz tā paliek. Uz tā? Ok. Nē, man tā īpaši nevilina tur daudz eksperimentēt un izmēģināt kaut ko jaunu. Jā. Nē, tas nav par mani. Es vēlējos kā noslēdzošo jautājumu pajautāt. Jums ir kāds dzīves moto, ko jūs varētu pateikt, kas varbūt iedvesmotu mūsu klausītājus? Un, jā, vai jums ir kāds dzīves moto? Nu, dzīves moto noteikti nav nekas tāds, man liekas, es neesmu nekāds jauns filozofs, bet kā domās, tā dzīvos. Kā domās, tā dzīvos? Jo tas arī ir kaut kur lasīts un iegūts, jo, nu, tās visas atziņas, kas nonāk pie manis, tās ir kaut kur lasīts un iegūts un paņemts, un ja viņas paliek pie manis, tad tās man tajā brīdī ir svarīgas. Un ja šoreiz varbūt nebija tik daudz joku no manis, kā tas ir stundā, tad acīm redzot tā vide varbūt, nu, ir diezgan Vidē ir tāda liela nozīme. nopietna, un nevar jau tā visu laiku sprēgāt. Nē, nu, ja tur varētu, nu, var jau kādreiz arī tādiem jokiem pasprēgāt, bet nu, šoreiz nesanāca varbūt tik daudz joku, kā jūs gribējāt. Bet varbūt arī nevajadzēja, jo mēs iepazinām Sarmītas otro pusi. Laika. Es vēlējos pateikt lielu paldies, ka jūs mūs klausījāties un bijāt ar mums šeit. Es ceru, ka līdz beigām. Jā, es vēlējos pateikties paldies manai komandai un Sarmītai Kuklai par atvēlēto laiku. Lūdzu. Un tad tiekamies nākamajā epizodē. Čau, čau!